Viņam naudas nebija. Bija jāsāk izmantot pelēkās šūņas. Tā nu kādu vakaru viņš ēda kartupeļus un iedomājās, ka tos audzējot varētu nopelnot. Tā kā viņam nebija ne jausmas kādus kartupeļus audzēt, viņš devās meklēt palīdzību. Par laimi kaimiņos bija pārtikas tehnoloģu fakultāte, un viņi, kā labi kaimiņi, palīdzēja izvēlēties tos kartupeļus, kuru izaugs vislielākie un visgaršīgākie. Lauka, kur stādīt nebija, tā vietā auga mežs. Zēns lūdza lauku inženieriem to nomērīt, lai zinātu, cik daudz zemes tam ir un cik daudz koku jānozāģē. Pēc tam zēns lūdza meža fakultātes studentiem palīdzību kokus nozāģēt. Arī iestādīja. Kad meža fakultātes brašie vīri darbu padarīja, zēns aizņēmās kaimiņu šķīvo ēzeli, lai zemi apstrādātu. Taču ēzelis bija apslims, tāpēc to aizveda pie veterināriem. Ēzelis zamājās 14 valodās, taču tā kā neviens pat spāņu valodu nesaprata, nevienu tas neuztrauc. Poti dabūjis ēzelis bija gatavs darbam. Kartupeļus, kuri čaklie lauksaimniecības fakultātes studenti palīdzēja iestādīt, kā neauga, tā neauga, kaut gan bija pagājušas jau 2 stundas. Labāku variantu neizdomājis, zēns devās uz ekonomikas fakultāti cerībā, ka tur notiek kāda derīga lekcija. Tā kā ekonomikas studenti skaitīja fiksālā gada parādu fiksēto parādu summas procentu attiecību, tie īpaši zēnam nespēja palīdzēt. Tā nu zēns gāja un satika sociālo zinātņu studentus. Tie lieli draugi būdami teica: mums ir sakari, dabūsim tevi mehos! Mehos ticis, zēns mācījās, īpaši izbaudīdams Ilmāra Dukuļa lekcijas. Izmācīts nu ir, taču no kā taisīt datoru vēl joprojām nav. Zēns jau bija gatavs padoties, bet tad pēkšņi pie horizonta parādījās oranžu tēli. Viss IDF kurs no dažādām detaļām uzbūvēja zēnam datoru. Ar asarām acīs dators sāka rūkt. Dators pats sevi neuzbūvēja. Lai kaut ko sasniegtu, ir kaut kas jādara un jāmaina sevi, nevis pasauli.